Sveiki visi foršie, es esmu Inga Gromova, alternatīvās medicīnas pasniedzēja, un šobrīd es organizēju nometni Apgaismība. Tāpēc es esmu uzaicinājusi Mairu Gultmani, jo arī viņa piedalīsies nometnē. Sveika, Maira! Pastāsti, ko tu pasniegsi nometnē? Jā, sveika, Inga, un priecājos par iespēju būt un dot un dalīties ar to, kas priekš manis šobrīd ir aktuālais. Tas ir tas, kas man visu laiku kaut ko papildinot ir, ko es esmu sajutusi un sapratusi, ka tas ļoti labi darbojas un ir tāds šim brīdim kaut kā forši. Un būs ciguns no rītiem. Es domāju, ka tur jau visi zina, kas ir ciguns. Tās ir kustības, tā ir tāda meditatīva kustēšanās, saslēgšanās ar zemi, ar debesīm, atvērtība, ļaušana šīm enerģijām ienākt un caur dažām kustībām tīri ķermeniski atvērties, sagatavot savu ķermeni lieliskai dienai. Tas būs no rīta cigunā. Tad es esmu paredzējusi jūs vadīt dinamiskajā, ķermeniskajā praksē. Tiešā vārdā dinamiska. Varbūt kāds no jums ir bijis Osho dinamiskajās praksēs, tad tur ir kaut kāda līdzība. Tur ir brīdis, kur ir lēkāšana ar skaņu hu, hu, hu. Tur ir aktīva izelpa caur degunu, tur ir sastingšana, tur ir atkal ļaušana kustībai piedzimt no šī sastinguma. Tad ir enerģijas centru, Osho praksē īsti neredzēju, bet tas ir tas, ko es došu klāt. Kad mēs paņemam enerģiju no visurienes un mīcam centrus, katru enerģijas centru ķermenī kā mālus. Mīcam, uzejam līdz augšai, noejam lejā, pēc tam vēlreiz atkal ejam augšā. Tas viss ir stāvs, tas viss ir kustībā, tas viss ir tiešām dinamiski. Varbūt rodas sajūta, ka tas ir nogurdinoši, bet cik cilvēki to ir praktizējuši, visi jūtas ļoti labi pēc tam un ir ļoti apmierināti ar rezultātiem. Un pēc tam beigās ir šī saplūsme ar visumu. Ļaušanās. Ķermeniski mēs esam izlādējuši, jo tad, kad tu izelpo, tad, kad tu taisi šīs skaņas, tad, kad tu purinies, tu visu laiku kā galveno darbu dari, es atbrīvoju sevi no liekā, no tā, kas manī vairs nav vajadzīgs, kas ir mākslīgs. Man liekas, šis laiks ir tieši par to, un kur vēl vairāk par to, ka palaist vaļā visas programmas, visas vecās ķeskas, kas vazājas līdz no nezinu kuriem laikiem. Tikai šī praksa ir tiešām tāda, kur var piekust, kur var aizdalsties, bet forša. Ļoti, ļoti man patīk, un cilvēkiem, kam es esmu devusi, arī ļoti patīk šī praksa. Jā, un pēc tam, kā es teicu, aiziešana visumā. Kāds efekts? Pirmām kārtām jau šī tīrības sajūta, ja, kad ir iespēja caur to ieraudzīt, kā var attīrīties. Tas ir viens, tā tīrības sajūta, un otrs ir tā sajūta, ka visums ar mani runā, es esmu būtiska visumam. Ka caur šo te visu dinamisko kustīgumu, ja beigās šī te izplešanās visumā, ļaušana visumam sevi vadīt, tā ir arī tāda pieredze, ko nevar iestāstīt kādam. Es varu izlasīt, bet ja es to nepiedzīvoju, tad var teikt, ka man viņas nav. Ja tā ir tāda iespēja piedzīvot to, radīt sevī šādu pieredzi, un var gadīties, ka šī pieredze ir tāds tik spēcīgs impulss, ka tas paliek un maina cilvēku, transformē cilvēku, un viņš sajūt, visums ir draudzīgs, es esmu būtiska daļa visumā. Es patiesībā esmu visums arī vienlaicīgi, un tas var iedot ļoti, ļoti lielu tādu atspēriena punktu cilvēkam, ja viņš bieži vien piedzīvo
kaut kādas nepatīkamas, depresīvas sajūtas, niecības sajūtu un tā tālāk. Viņš ir sevi iztīrījis un piedzīvojis šo. Tā kā, jā, tas ir par dinamisko praksi. Tad ir tas, kas arī man salīdzinoši ir jaunums, bet es viņu dodu arī savās nometnēs komanda. Tas ir tāds arī tāda ļoti interesanta pieredze, kad vienlaicīgi tur ir cilvēks, kurš saka, man trūkst šāds resurss. Piemēram, es esmu slinka. Es apņemos kaut ko darīt, un es to nevaru izdarīt. Es atlieku. Un tad pārējie cilvēki, kuri sajūt, ka viņam ir šis resurss, viņš pieiet klāt šim cilvēkam un nostājās viņam aiz muguras un pasaka, es esmu tava komanda. Es varu, man tas ir daudz, es tev varu to iedot. Un tādā brīdī arī tam cilvēkam, kurš dod, viņam patiesībā, viņš tādā mirklī sevī nostiprina šo sajūtu, viņš saņem vēl vairāk, jo viņš dod. Un cilvēki pēc tam, kad viņi ir saņēmuši šo komandas sajūtu, tas ir arī mirklis, kuru jāpiedzīvo. Viņu nevar tā izlasīt un no tā, tur ir vajadzīgi cilvēki, tur ir vajadzīga nometne. Jo kad tev tāds bars komanda stāv aiz muguras un tagad dalās, un tu to saņem, tas arī ir spēks. Tas ir spēks, tas tiešām ir spēks, jā. Lūk, un tad trešais ir atslēga, ko varbūt kāds, kas ir bijis jau pie tevis, varbūt ir pieredzējis. Tas ir tāds ļoti jaudīgs, transformējošs instruments, arī ķermeniska prakse. Dažādas ritmiskas atkārtotas kustības ļauj tā kā mums ieiet transā, kas ir tāds ļoti labs stāvoklis, lai sevi pārprogrammētu. Un tad mēs ļaujam sev tā kā izmantot šo stāvokli, kad mēs tiekam pāri šiem te 3 lielajiem, ar kuriem mēs identificējamies, ķermenis, laiks un telpa. Un mēs esam tīra apziņa, vismaz tīrāka, un mums vieglāk ir programmēt sevi uz to, ko mēs gribam. Un tad tā ir prakse, kuras laikā mēs gan atbrīvojam, atlaižam kaut kādus notikumus, kaut kādas situācijas, gan arī pārprogrammējam šīs savas matricas un iemācam savam ķermenim sajust to, kāda ir šī sajūta, ka kustība rodas no tēla. Ķermenis seko tēlam, ja viņš ir atstreslotā stāvoklī, tad ķermenis seko tēlam, un tas ir ļoti daudz, jo ja es saprotu, ka es varu iemācīties būt bez stresa alfa stāvoklī, manas smadzenes var vibrēt, un es šajā brīdī spēju noturēt tēlu, es esmu vesela, tad mans ķermenis pēc neilga laika sekos tam. Jautājums tikai, vai es varu noturēt fokusētu domu, netraucētu no citām domiņām, no citiem rādījumiem. Tās atslēgas ir dažādas? Atslēgas ir dažādas, jā, un viņas var būt īsā programma, var būt garā programma, un šajā reizē man atnāca klāt pēc atslēgas, kad cilvēki tā kā ļauj fiksēties šim stāvoklim, kad es taisu vēl apļu meditāciju. Kad tādā brīdī mēs esam šādā stāvoklī, ļoti atvērtā, un visi cilvēki, mēs esam apļa vidū, un mēs uzaicinām katrs savus gaismas palīgus būt apļa ārpusē. Un tā var būt dzimta, tie var būt visi mani sargeņģeļi, tie var būt visi mani skolotāji, tas var būt jebkas, mēs vienkārši atveramies un ļaujam atnākt. Un šeit atkal efekts ir tajā, ka cilvēki ir daudz, un, piemēram, tu tur esi pa vidu, atnāk visa tava dzimta, viņi jau neatnāk tikai priekš tevis, viņi redz visi savējie, viņi atnāk priekš visiem. Un tenī brīdī mēs ļaujam tam visam, ko mēs paveicām, nostiprināties vēl vairāk, mēs ļaujam šiem te visiem mūsu palīgiem radīt harmoniju, veselumu ne tikai mūsu fiziskajos ķermeņos, bet tā ir mūsu atvērtība tam, kas var notikt. Kas var notikt? Tikai labais. Jā. Tikai mūsu transformācijas. Šis super. Pasaki tad, Maira,
kāpēc cilvēkiem vajadzētu piedalīties šajā nometnē? Es domāju, ka tieši tāpēc, ka nometnē mēs kopā radam šo te morfoģenētisko lauku. Mēs esam vienādi domājošie, un tas, ko es varu izdarīt vienatnē, to, ko mēs varam izdarīt kopā, to es nevaru izdarīt viena. Jā, komandu es radīt nevaru. Jā, šādu te apli arī es uzradīt viena. Ir sarežģīti. Un mēs šādās nometnēs mēs pat negribot, mēs vienkārši tēju kopā dzerot. Viens no otra paņemam, dalamies. Un mēs aizbraucam mājās daudz pilnāki nekā tikai ar to vienu, to grafiku, to, ko mums iedeva, tā kā nosacīt pasniedzēji. Mēs viens otram tur visu laiku dodam un dalamies. Tā kā nometnes ir fantastiska iespēja kaut ko tādu saņemt, piedzīvot un dalīties, jā. Super, tātad jūs visi dzirdējāt, tāpēc mēs jūs aicinām, lai jūs varētu piepildīties, attīstīties, gūt šo te spēku, un starp citu šī nometne notiek ļoti tādā vēsturiskā vietā, ainaviskā vietā pie Amatas upes Cēsu rajonā, Viesunams Bille. Tā kā visi laipni aicināti un gaidīti. Atcerieties, ar mums kopā ir spēks. Un paldies tev, Maira! Tiekamies! Jā, tiekamies! Laimīgi visiem! Atā!